lai negadītos tāda situācija, ka divreiz īsāks spēlētājs izcīna reboundu, es parādīšu, pastāstīšu, kā labāk rīkoties un ko labāk vajadzētu darīt, lai izcīnītu reboundu. Pirmkārt, pirmā kļūda, ko es izdarīju. Es, ejot pēc rebounda, es paskrēju apakšā zem stīpas. Vienīgā lieta, kā es varētu bumbu dabūt, tad, kad iemet bumbu grozā, es vienkārši izņemu viņu ārā no tīkliņa. Otrā lieta. Es savā galvā izanalizēju, ja metiens tiek izmests no 3 punktu līnijas, ja metiens tiks aizmests garām, visticamākais bumba atleks pretējā pusē un tālāk no groza. Tas tiek izmests groza tūmā vai netālu ārpus soda laukuma, tad visticamākais bumba atleks arī pretējā pusē, bet viņa atleks tuvāk grozam. Tāpēc ir svarīgi pašiem saprast, no kurienes tiek izmests metiens, cik tālu viņš tiek izmests un no kuras pozīcijas. Un paredzēt, ja metiens tiek aizmests garām, kurā vietā bumbu iespējams varētu atlekt. Kā mēs varam trenēt reboundu pareiza sajūtu, izjūtas, kā mēs varam izcīnīt reboundu, ir, ja pieņemsim treniņos, mēs metam pa pāriem, tur 10 metienus izmestus, 20 izmestus. Es kā bumbas padevējs, es cīnos par reboundiem, es mēģinu paredzēt, kur bumba lidos, mēģinu paredzēt, cik tālu viņa lidos, es neatslēdzos. Ja? Bieži ir tā, ka notiek metiens pa grozu, es lēnām, mierīgi paņemu bumbu, atdodu piespēli. Vajadzētu, es paredzu visu, es eju pakaļ, bam, atdodu. Ja? Tātad es cīnos par reboundu. Un noslēgumā vēl viens padoms ir, ja mēs ejam pēc reboundu, mēs redzam un jūtam, ka mēs viņu nevarēsim sagrābt, tā vietā, lai mēs vienkārši aizsistu bumbu projām un cerībā, ka kāds no mūsu komandas biedriem viņu paņems, es parādīšu, kā mēs varam paši sev ar pāris veiklām kustībām izcīnīt reboundu.